mēs spējam uztvert tikai to, ko mēs jau zinām. Ja? Jo ir lietas, pieņemsim, tev nav bijis kaut kāda pieredze, nu, tur, nezinu, specifiska pieredze, nu, tev nav bijis pieredze ar pilngadīgiem bērniem, pieņemsim, savā dzīvē. Ja? Līdz ar to, ja es stāstīju tagad par pilngadīgiem bērniem, nu, tu kaut kādu daļu informācijas uztver, bet tev viņi neieliktos kā bāzes bloks iekšā, tāpēc, ka, nu, tur tas stāstīja tā, šitas vēl kaut kā, bet tā, ka tev jau pašam savu pieredzi, tad tev formējās bāzes bloki, uz kuriem formēsies tavas pārliecības un vērtības pēc tam tālāk dzīvē. Un tādā veidā būtu jāstrādā arī, nu, piemēram, to vīrietim būtu jāpārzina, kā ar saviem bērniem strādāt, uz kādiem mehānismiem formēt bērnos vērtību sistēmu, ja? Jo, lai viņš aizejot līdz pubertātei, viņam jau vērtību sistēmai ir jābūt gatavai pilnībā noformētai. Ja mēs viņu neesam noformējuši, tad to bērnu izmantos un formēs jebkurš cits sistēmas, tur valdības, nezinu, politiķi, tur popkultūra, vienalga, kas to bērnu formēs. Ja? Tātad tie svarīgākais audzināšanas periods ir līdz dzimuma briedumam. Gan meitenēm, gan puikām.